principā, ja skatītos no biznesa viedokļa, tad tas atpelnīšanās periods, diemžēl, ļoti ilgs. Tas nemirkli nedrīkst būt kaut kādā ietekmē uz dabas daudzveidību. Arvien vairāk un biežāk mēs tādas vētras piedzīvosim. Šobrīd neviens politspēks nepiedāvā daudz maz iedzīgu enerģētikas plānu. Mēs visi runājam par ilgtspēju, bet vai tas praksē pie ilgtspējīgākas ekosistēmas ir novedis? Es teikšu, ka nē. Vai varbūt sabiedrība vienkārši ir nogurusi no biedējošām prognozēm? Viens no maniem hobijiem ir golfs. Agri no rīta, kad citi vēl guļ vai pirmo reizi nospiež modinātāju zvani, es mēdzu būt jau golfa laukumā. Golfs ir sava veida meditācija, kas palīdz sakārtot domas un atslēgties no ikdienas. Ja golfu spēlē viens, tas nomierina. Taču, ja golfu spēlē pārī ar kādu vai grupā, tas var izraisīt pat tādu kā azartu vai vismaz aizraušanos. Šeit bieži sastop arī zvērinātu advokātu, cilvēku, kurš ļoti daudz un padziļināti zina par nodokļiem. Jāni Taukaču. Mums ir tas lielais globālais nodokļu tīkls, kur arī dažādas interesantas lietas notiek. Un tad vismaz tie džeki saka, ka tur tā ESG, jeb ilgtspējas sadaļa ir pati populārākā viņiem šobrīd, par ko vislielākā interese tieši no tiem lielajiem globālajiem biznesiem šobrīd notiek. Bet katrā gadījumā tas Latvijā jau sen ir atnācis arī, un tie lielie uzņēmumi, ceļš kaut kādi starptautisko uzņēmumu meitas, kas ir Latvijā, viņi visi par to jau mācās un raizējās. Tā kā es domāju, ka tā ir aktuāla lieta. Man kā nodokļu ekspertam gribētos teikt, ka, protams, daudz kas ir uzlabojams, bet tā pa lielām, protams, ka ir tā nodokļu sistēmas ietekme pārspīlēt uz biznesu. Tas nav centrālais jautājums, tas nav kaut kāds jautājums, dēļ kura tur izšķirsies, vai Latvijas ekonomika tur super veiksmīgi attīstīsies un vai mēs dabūsim pietiekoši daudz ārvalstu investīcijas, lai mēs varētu tur šo te ekonomiku varbūt 10-kāršot, kā mums vajadzētu. Bet, protams, ka tas, ko pēdējā laikā arī ir, es redzēju, tā Red Jackets eksportētāja asociācija ir nopublicējusi, ka tas darbspēka nodokļu sloks zemajām un vidējām algām ir pa augstu un ka tas eksportētājiem un arī visiem biznesiem sāp. Protams, ka tas ir arī, manuprāt, jautājums, kas bija Finanšu ministrijas galda. Tikai jautājums ir, kā to kompensēt. Par PVN es godīgi sakot šaubos, ka tas būtu pareizais ceļš, jo tas sanāks, ka paņems no algām nost, bet it kā būs mazliet labāks algas cilvēkiem, bet te pašā laikā būs arī PVNs lielāks jāmaksā, un tad nonāks tāpatās atpakaļ valsts kasē. Kad nav galā, tad parasti ir īsāks, ne? Jā, vienmēr gribas tā. Jā. Saņemies, sakoncentrējies, parādi, ko tu vari. Garām. Es domāju, ka mēs uz tiem nodokļiem un ilgtspēju pārāk šauri skatāmies tādā veidā, ka būtībā
droši vien, ka būtu jāsāk ar to plašo bildi, ka uzņēmumiem būtu jānosprauž kaut kādus vēl mērķus, kas ir augstāki par peļņas gūšanu. Ka tur ir jādomā par kaut kādu, to, ko es redzu, kas ir jau rietumu uzņēmumu ikdiena, ka viņi domā par tādu vai kaut kādu pilnīgi savu biznesa kursu pagriešanu citā virzienā, vai atkal par to, kā kaut kā dot labumu sabiedrībai papildus tam, kad uzņēmums gūst peļņu. Līdz ar to viņi ir tādi ar tādu tālāku redzējumu, un tad viņi varēs domāt nevis kā mēs šobrīd, kad tu esi tur pliks un nabaks, tad tu domā kā paēst, bet tagad tas Maslow piramīdas slieksnis ir sasniegts, tad tu atkal vari domāt par kaut kādām lielākām lietām, un tās lielākās lietas ir kā varbūt vairāk samaksāt nodokļos, kā nevis tur izkrāpt kaut ko vai kaut ko baigi ietaupīt. Ja? Tur, protams, ka svarīgi ir nepārmaksāt, bet tajā pašā laikā, ja būtu kaut kāds caurspīdīgs mehānisms, kur uzņēmumi būtu pārliecināti par efektīvu nodokļu izmantošanu, tādā gadījumā, protams, ka būtu daudz lielākas varbūt iniciatīvas no uzņēmumiem arī samaksāt vairāk īstenībā. Man sanāca runāt teiksim, interesantu sarunu bija ar tādu vienu džeku no Dānijas, kurš ir nodokļu šefs tādai kompānijai Ørsted, un viņam bija interesants stāsts, kur viņam bija pilnīgi melna naftas un gāzes kompānija, kas kaut kādā brīdī izdomāja, tas nav moderni, tas nav ilgspējīgi, mēs pagriezīsim to kuģi pilnīgi citā virzienā, un tad viņi uztaisīja šobrīd pasaulē vienu no lielākajām vai pat lielāko atjaunojamās enerģijas kompāniju. Būs ok. Mēs droši vien varētu runāt par būvniecības sektoru kā vienu no videi nedraudzīgākajiem. Tas nav noslēpums, ka betona ražošana ir ļoti CO2 ietilpīga industrija. Bet runāt par to būtu kā noplātīt rokas. Ja mēs to zinām, bet ko gan mēs spējam tur izdarīt? Protams, ir metodas arī šīs jomas zaļināšanai, taču vairāk par to man interesē pakāpties soli atpakaļ un saprast, kā ēka tiek plānota un vai arhitekti domā par ilgspēju tad, kad projekts vēl ir tikai idejas stadijā. Uldis Pīlēns ir viena no Latvijas biznesa autoritātēm, jo savu darba dzīves laikā ir spējis sakombinēt sevī veiksmīgu arhitektu un izcilu uzņēmēju. Mēs tiekamies viņa radītajā un lolotajā projektā Ola, kas atrodas Ķīpsalā, un faktiski ir atvērts ikvienam interesantam kā mākslas centrs. Ūdeni dzeram no krāna? Jā, tas ir Rīgas ūdens caur mūsu filtrsistēmām. Tātad, principā, Rīgas ūdens ir dzerams. Jā. Mēs pārbaudām. Mēs regulāri arī dodam analīzēm, ir ok. Redz, šī ir tā interesantā telpa. Baigi interesanti tā telpa. Mēs viņu esam taisījuši kā universāli, bet ar vienu no pamatnozīmēm, ka tas ir šis ēkas kodols. Šī tas, ko es teicu, cilvēks uz sevi orientējas uz iekšējo attīstības līmeni. Šeit mums ir notikušas meditācijas, bet es tagad te uz telpas vidumā mainās balts tēmers, ne? Kā tas ir panācis ar sfēriskiem griestiem, kuri koncentrē staru šeit uz vidu. Tam palīdz arī viss tās grīdas zīmējums, tam palīdz apaļa forma, un ja drusciņi tic enerģētikas lietu kārtībā, ja tas, kas ar čakrām nodarbojās no tiem 3 enerģētiskiem ķermeņiem, tas var saprast to, ka sakrālo ēku
projektēšanas kultūrā vertikāli, vai panākt vidū, vertikāli šī gaismas ideja kopā ar skaņas un enerģijas koncentrēšanas ideja, viņa rada īpaši telpas efekti. Ja? Un tās tēps ir. Man te bija atnācis viens puisis, kas ar enerģijām nodarbojās un skatās milzīgām acīm, kas teica, kā jūs dabūjāt to grīdas līpu? Es saku, nē, tas bija, savu balsu beigi jocīs. Jā, un tad vajag pašam iziet ārā un runāt, jā. Pilnīgi citi tā kā mikrofona. Tāpēc, ka šeit ir tas epicentrs enerģijai. Ja. Man liekas, man personīgā sevi tāda, mēs dzīvojam tādā patērētāju gadsimtā, kad cilvēki bieži vien patērē, nepadomājot par sekām. Kādas ir sajūtas arhitektūrā? Man personīgi liekas, nav īsti tāda iespēja patērēt būvniecību īstermiņā, jo vienmēr jādomā par ilgtermiņu. Jā, ir ļoti daudz interesantas skolas, kuras šo te patēriņa un ilgtspējas tēmu risina katra savādāk. Un viena skola ir tā, kas dokumentē tieši to ļoti konkrēto laiku ar tieši to funkciju, un pēc būtības citai funkcijai viņa ārkārtīgi grūti izmantojama, lai gan mēs zinām, ka mainoties laikiem šobrīd dzīvokļi ir iespējami arī baznīcās, kas ir būvēts kā baznīcas vai veikali ir pēkšņi baznīcās parādījušies. Bet man ļoti tuvu ir tā sauktā strukturālisma skola. Iespējams tāpēc, ka viņi arī ļoti tālu nav no Bauhaus idejām. Viņi attīstījās 50. 60. gados pagājušajā gadsimtā. Un tā strukturālisma skolas pamat ideja ir apmēram tāda, ka ēka, kuras ilgtspēja, strādājot ar pamatīgiem materiāliem, ir ilgāk par 100 gadiem, un to mēs zinām arī no vēstures, jau no 17. 18. gadsimtā izmantoja bijušo ēku materiālus kā jaunas konstrukcijas jaunām ēkām. Tad strukturālisma ideja saka sekojošu lietu. Funkcija var mainīties, estētika var mainīties, bet tavs uzdevums, cienītais arhitekts, ir projektēt ēku tā, lai viņas pamatstruktūra spēja saglabāties maksimāli ilgi cauri laikiem, tādējādi patērējot mazāk resursus tai pamat karkas konstrukcijām. Tāpēc strukturālisms bieži vien ir tāda kā karkas domāšanas ideja, jeb šūnu domāšanas ideja, kurā var mainīties ārējais izskats, kurā nomontējot nost tos paneļus vai vienalga kādu fasādu, mēs varam radīt pilnīgi citu fasādu. Var mainīties funkcijas, jo mēs viņus varam pielāgot. Var mainīties ēkas uzdevumi, bet tā pamatstruktūrā viņa pēc būtības ir pietiekami neitrāla, kas iet cauri šiem laikiem tādējādi, uz laika aspam nepatērējot nevajadzīgi resursus ēkas mainīgai dzīvei. Pretējā gadījumā mums viss ir jājauc nost, mēs zinām visu tās demolēšanas filmiņas, kā tur spridzina augstceltnes un tam līdzīgas, kuras savu funkciju, jeb savu laiku ir nokalpojuši. Un tā strukturālisma ideja ir tā, kā radīt kaut ko tādu, kas mainās līdzi laikam, jeb kā Rainis teica, ja, pastāvēs, kas pārvērtīsies. Šī gadījumā attiecināms arī uz arhitektūru, kur var nomainīt ļoti daudz komponentes, bet tā atbildība pret pamatu zemes pēdas izmantošanu pēc pamat nesošām konstrukcijām, viņa ir diezgan nemainīga. Mēs esam zem jūras līmeņa, ne? Mēs esam zem gruntsūdens līmeņa. Gruntsūdenis ir tur apmēram, kur lampas ir. Jā. Un ir ļoti, ļoti priekšzīmīga hidroizolācija uztaisīta, un pie reizes arī ir šī ēka bez tādiem klasiskiem pamatiem. Nav ne pāļi, jo šeit bija ļoti slikts grunts, un mēs veidojam viņu kesonveidīgi. Tas nozīmē, atsūknējot ūdeni, iedzinot rievsienu, sākam būvēt, sākam slogot ēku un lēnāk lēžam to ūdeni atpakaļ. Un tad tā meistarība ir nelaist ūdeni pa strauji, lai neizceļ tā kā vanna viņa ārā. Un tā kā viņa noslogota, tad viņa drusciņi nostaigā un ieņem savu labo vietu. Jūsuprāt, no materiāla perspektīvas, kas ir šie ilgtspējīgie materiāli, uz kuriem būtu jākoncentrējas mūsdienās? Es domāju, ka tā būs vēl ļoti interesanta diskusija starp to, kas ir šobrīd, ja tā teikt, materiāls, kurš iet ar tādu paceltu būru, tas ir koks, dabīgais materiāls. Un kur mēs zinām, teiksim, šobrīd augstceltnes tiek radīts kokā un koku konstrukcijās. Koks nav tikai apdares materiāls, bet ir nesošais konstrukcijas. Tā ir tāda interesanta diskusija uz laika asi,
vai tiešām šī filozofiskā doma, ka koks ir tas humānais materiāls, nesadursies ar šo otru domu, ka kokam ilgtspēja tādā fiziskā nozīmē ir ar īsāku mūžu mērāma nekā no zemes dzīlēm nākušiem materiāliem. Runājot par ilgtspēju, nevar nepieskarties tēmai, kas ar vien plašāk izskan sabiedrībā, arī ēku energoefektivitāti. Un es gribētu teikt, divi tādi lieli atsevišķi diskusija objekti - vecā apbūve, kas ir viss vēsturiskais Rīgas centrs, un jaunā apbūve. Ko jūs varētu teikt par šo jautājumu? Ar to energo efektivitāti ir skaidrs, ka viņi ir ļoti, ļoti nopietni jārisina. Tāpēc, ka kopējais resursu patēriņš un ēkas ir viens no lielajām resursu patērētājām. Protams, ka autotransports varbūt vēl lielāks, jā. Bet ir viens no lielajiem resursu patērētājiem un dzīves komforta un sociāla apstākļu nodrošinātājiem. Līdz to energobilancei, strādājot ar ēkas struktūru, ir jābūt maksimāli taupīgai no primārā resursu izmantošanas viedokļa. Bet arī šeit mēs esam gājuši strupceļus tajā savā aritmētiskajā domāšanā. Pieņemsim, es atceros savā laikā uzņēmējdarbības sākumā, tajā brīdī, kad parādījās visa veida siltināšanas materiāli, tad 60. gadu skolām ar milzīgiem logiem tika prasīts veidot siltinājumu, samazināt logu laukumu. Un man tajā brīdī, mums taisam viens projekts gāja kaut kāda ekspertīze cauri, un mēs pretojamies tā idejai. Man trāpījās viens ļoti nopietns vācu energoefektivitātes žurnāls, kurš apgāza šo ideju par maksimāli noizolētas ēkas, teiksim, tāda lielāka prioritāte pret, tā kā mēs šeit esam stikla ēkā iekšā viena iemesla dēļ, tāpēc, ka primāro enerģiju šī aritmētiskā domāšana rēķināja, ka patērētu ārējo enerģiju, neņemot vērā to, ko pati saule var pienest klāt energobilancē gada griezumā. Ja? Un tikko mēs paņemam, teiksim, šo cikliskumu gada griezumā, tā bilances mainās, nevis tā faktoloģiskā vai tikai ziemas tematikā. Ja? Tā kā tā meistarība ir nenobraukt no tā ceļa uz vienu pusi grāvi un uz otru pusi grāvi. Un tomēr man nepamet doma, ka mēs sabiedrību pārāk maz zinām un saprotam savu rīcību ietekmi uz vidi. Mani priecē, ka rituāls, ko es esmu ieviesis savā ikdienā, praktizē arī žurnāla ir galvenā redaktore Nellija Ločmana. Žurnāls ir, ar ko viņš atšķirās no pārējiem, ar to, ka ir raksti par ilgspēju dažādos formātos. Kāpēc jums tas svarīgi? Es īstenībā biju pārsteigta par to secinājumu, jo man likās, ka visi kaut kādā ziņā to dara. Bet, lai atbildētu, es atgriezos. Mums ir tāds manifests, ko mēs publicējām tajā dienā, kad mēs pirmo reizi ir izdevām, 2010. gadā. Un tajā manifestā pie vērtībām ir rakstīts, ka mēs veidojam šo žurnālu, lai būtu ilgtspējīga valsts. Tas bija viens no mūsu mērķiem. Un, man liekas, tas ir ļoti tā loģiski, jo cilvēki jau nedzīvo savā galvā vai kaut kur abstrakti. Cilvēki vienmēr dzīvo konkrētos apstākļos, vidē. Un to vidi veido gan citi cilvēki, gan daba. Un vienkārši tas ir fundamentāls jautājums, kāds ir gaiss, ko mēs elpojam, kāds ir ūdens, ko mēs dzeram. Vai mēs nenoslīkstam paši savos mēslos, vai mēs nepārkarsīsim un, nezinu, būsim spiesti pārvākties uz ziemeļiem. Nu, man liekas, tādas pamata lietas, kuras nosaka mūsu dzīvi. Pat ja tu ikdienā varbūt aizdomājies vairāk par tām tuvākajām lietām, par to, kā rēķinus tur samaksāt šajā mēnesī. Man liekas, tomēr jebkurš cilvēks aizdomājās arī par šo lielāko bildi, kāda ir tā pasaule, kur tu atstāji saviem bērniem, mazbērniem. Un kā tev pašam patīk? Man liekas, mēs jau pietiekami ilgu laiku dzīvojot pasaulē, arī paši varam pamanīt pārmaiņas. Es biju Berlīnē tikko nesen uz pasaules preses foto izstādi,
Viņi katru gadu rīko to konkursu un tur labākās bildes. Un viena no bildēm, kas mani ļoti iespaidoja, bija no Fidži. Un tur bija tāds kopienas vecākais, ap 70 gadiem. Un viņš stāvēja kopā ar savu mazdēlu. Un viņi bija nostājušies uz jūras krasta, kur viņš atcerās, ka viņa bērnībā šeit bija krasts. Tur vēl bija sauszeme un sākās jūra. Un tagad stāvot tajā pašā vietā, viņam ūdens bija līdz krūtīm un tam mazdēlam smēlās mutē. Briesmīgi. Un tas ir tas, kas acu priekšā mūsu dzīves laikā ir noticis Fidži. Nu, varbūt mums nav tik uzkrītoši, kaut gan arī droši vien varētu, nezinu, varbūt Jūrkalnē nomērīt, paskatīties. Māja Jūrkalnē, es zinu precīzi šo problēmu. Mums ir pa 10 gadiem 20 metri mīnusā. Jā. Un nav nekāda, nu, teiksim, tas dabas spēks tik milzīgs. Un nekāda arī tāda reāla instrumenta. Jā. Runāju par šo te bildi, man bija šogad ļoti līdzīga pieredze bija Itālijā. Tur bija nofočēts ledājs, kā viņš izstājās tur, man liekas, 50. gados. Un kā viņš izstājās tagad, ka tagad, principā, no ledāja palicis maziņš pikucīts. Pirms tam visi ielai bija pilna ar ledā. Jā, tie Alpu bildes, man liekas, arī ir satriecoši. Diezgan trauksmēns bildes. Vai vēl, kad tu ceļojot ieraugi tos mēstus, kas plasmas, teiksim, Āfrika pilna ar plasmas maisiņiem, Indija, kad tu ieraugi to atkritumu. Es tagad tikko nesen biju uz veselu gadu Amerikā, un braucot pa turienes redzēju ļoti daudz tās atklātās raktuves. Nu, viņi tur roku varu vai vēl kaut kādas citas lietas, un tu fiziski sajūti, kā tā zeme tiek sačakarēta. Un tas ir uz ļoti ilgu laiku. Tur jau nenotiek pēc tam nekāda rekultivācija vai kaut kas tāds. Ja tie likumi neprasa, ja cilvēki īstenībā to neprasa, tad jā, mēs vienkārši sacūkojam kaut kādas vietas un ejam tālāk. Un, nu jā, man liekas, ka tās ir tādas divas domāšanas, kas sadurās. Viens ir, ka tu skaties uz pasauli visu laiku riņķīs jau tikai kā uz resursiem, kas ir priekš tevis un ko tu patērē. Vai arī tu saproti, ka tu esi daļa no kaut kādas ķēdes. No žurnālistikas perspektīvas, kas ir ilgspējas galvenās prioritātes, kā tu redzi, nezinu, tādā. Žurnālistika tomēr ir 5. vara valstī, ja? Kā tev šķiet, ko jūs varētu ietekmēt, vai kur tu redzi tādas lielākas problēma jomas kopumā? Es domāju, tās lielās jomas ir tās, ko mēs jau visi zinām, kur tu nevari ar to savu mazo lēmumu izdarīt. Ir tādas lietas, kuras mēs varam tikai kopā kā sabiedrība, veidojot politiku. Nu, piemēram, enerģētika. Tas, ka mēs uztaisījām sev Rīgā termostacijas, kas atkarīgas no gāzes, ja? Nu, tas jau nebija tā mūsu lēmums, vai ne? Tas bija politisks lēmums, un tam ir liels sekas. Tāpēc, kā mēs varam pāriet uz zaļāku enerģiju un vienlaikus šausmīgi par to nepārmaksāt, tas ir politiķu lēmums, un liekas, ka tas ir tas uzdevums, kur mēs kā mēdī varam skrupulozi iet cauri, skatīties pakaļ, vai tur nav kaut kādas sautīgas intereses, vai vienkārši šaurpierība, vai nevēlēšanās pieņemt nepopulārus, grūtus lēmumus, tāpēc, ka vēlēšanas ir pēc gada, un spiest uz to, lai būtu šie lēmumi. Nu, enerģētika vai, piemēram, energoefektivitāte arī. Nu, kaut vai, lai tu to māju nosiltinātu, ja tā nav tava privāta māja, ja tā ir dzīvokļu māja, tev ir jāvienojās ar tiem blakus cilvēkiem, un tev noteikti ir labi, ja ir kaut kāda likumu rāms vai kaut kādas motivācijas schēma, kas tev palīdz pieņemt to gudro lēmumu. Un man liekas, ka tas daudzās vietās ir iztrūcis. Nu, teiksim, Rīga ir vienkārši katastrofa, vai ne, šajā ziņā. Un tas nenotiks pats no sevis, jo tas ir pārāk sarežģīti. Un šīs ir tās lietas, nu, tās lielās lietas, par kurām arī mēs sekojam līdzi un rakstam. Nu, cik mēs varam? Spekulatīvs jautājums. Kā domā, 20, 35 zaļais kurs mēs sasniegsim Eiropas uzstādītos mērķus? Nu, gan kā nācija, gan kā Eiropa kopumā? Es domāju, ka nē. Jau tagad skaidrs, jo tikko mēs apdeitojām savu plānu un sūtam viņu uz Eiropas komisiju, jo visām valstīm tas ir jāizdara tieši, lai piefiksētu, kas ir tas, ko mēs līdz tajā vidējā termiņā izdarīsim. Un tur ir skaidrs, ka mēs to neizdarīsim siltināšanā, tajā energoefektivitātē pilnīgi noteikti, bet arī viss, kas saistīts ar lauksaimniecību un mežiem, to zemes platībām, arī tur ir nereāli tie mērķi, tāpēc tas netiks sasniegts.
Bet, jāiet soli pa solim, tik un tā. Man liekas, ka nav ko uzreiz tā melnbalti domāt. Ja mēs nevaram, tad neko tad atmetam ar roku. Bioloģija šķiroja. Man, protams, besīja laukā tās vārnas un tās žurkas, kas nāk, bet neko, jāpieceļ. To fosforu, kas tiek izlaists šobrīd sasumētu, tad varētu teikt, ka mēs izlaižam Eiropas ūdeņos ap 800 miljoniem eiro vērtu fosforu. Trūkst šo te mazo uzvaru. Trūkst informācijas par to, kas ir nostrādājis.